Sveiki, mīļie! Un tagad, kad daba plosās un viss runā par tām nelaimēm un postu, kas ir nodarīts, es nāku ar kaut ko pilnīgi citu. Bet patiesībā tas ir ļoti saistīts, jo runa būs par dievišķo vīrišķo enerģiju. Es esmu Sandra Daneberga Eriksone, veidiskās mākslas skolotāja, dziedniece. Un laiku pa laikam es uztaisu kādu video, un kaut kā man ļoti gribējās parunāt par to, kas ir šī jaunā enerģija, kas pie mums nāk, bet lai viņa atnāktu, viņai ir sev jātīra vieta. Un varbūt arī tas ir tieši tas, kas tagad pēdējās dienās ir noticis. Dievišķais vīrišķais, tā ir jauna enerģija, kas ir ieradusies šeit uz zemes, un tā ir ļoti skaidra misija. Un īstenībā šo enerģiju nevar ietekmēt ne cilvēku ekonomiskais stāvoklis, politiskais stāvoklis, ne nauda. Jā, tā ir tā patiesā vīrišķā enerģija. Un atcerēsimies to, ka sievišķais un vīrišķais sākums ir pilnīgi visos cilvēkos, gan sievietēs, gan vīriešos. Un es uz šo problēmu gribu paskatīties tā kā globāli, mazliet tā pacelties, tiešām atkāpties riktīgi tālu no tās realitātes, kurā mēs katrs esam. Tagad, kad notiek cilvēku atmošanās, šī dievišķā vīrišķā enerģija ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet tā ir arī ļoti liela izaicinājuma, jo vīrišķā enerģija vispār, pēdējo gadu tūkstošu laikā ir kļuvusi, principā viņa ir sevi sakompromitējusi, jo ir tāda situācija, ka matrica visu laiku vēlās, lai vīriešu rīcības izpausmes nebūtu tās labākās, un tas notiek vēl aizvien. Tajā pašā laikā cilvēki ļoti labi saprot, ka tas nav pareizi un ka vajadzētu kaut kā savādāk. Un kamēr nebūs īstas izpratnes ne sievietēm, ne vīriešiem par to, uz kurien mums vajadzētu iet un ko mēs patiesībā gribam, tikmēr arī būs tāda diezgan mīcīšanās uz vietas. Kāda ir misija dievišķiem vīrišķiem, to es pastāstīšu mazliet vēlāk, bet tagad vairāk par to, kā matrica cenšas pārveidot šo te jauko foršo vīrišķo enerģiju par neīsto, par ievainoto vīrieti. Pirmām kārtām ir tas, kā vīriešiem ir kauns par savām jūtām, un līdz ar to viņu emocionālais lauks, sajūtas, astrāls ir izsists no līdzsvara. Un viņiem nav īpaši kontakta pašiem ar savu dvēseli, un tas uzreiz ir ļoti grūti. Seksuālās dziņas patur vīriešus zemākajās čakrās. Viņi vienkārši augšējās čakras īsti nevar pieslēgties viņu domāšanas veidam, jo šīs te seksuālās dziņas, viņas arī tiek speciāli tā kā, uzspiestas, pavairotas. Enerģija ir nobloģēta bāzes čakrā, kas atbild par cilvēku izdzīvošanu, kas ir, izdzīvošana, nauda, un tur arī visa attīstība tā kā it kā apstājās, netiekam tālāk uz nākošo soli, netiekam tālāk uz sirds čakru, netiekam tālāk uz tiešām apdomāt sekas savai rīcībai, un tieši tāpēc arī pasauli šodien tīri politiski izskatās tieši tā, kā tā izskatās. Dievišķo vīrišķo enerģiju šobrīd nospiež spēki, kas it kā izskatās, ka tas ir tā kā priekš viņa, tā kā viņam par labu, bet tajā pašā laikā viņš nespēja būt pats sev īsta autoritāte, jo vecā iekārta, patriarchālā iekārta, jeb tā saucamais neīstais tēvs, tur ir kārtīgi saskalotas smadzenes, patiesi, te tiek tā izpaust, ka patiesa vīrišķība ir tad, kad tu esi patriotisks, tad, kad tu nogalini cilvēks, kad tu ej karā, kad patiesībā, šajā gadījumā vīrieši ir kļuvuši par tādu, paklausīgu instrumentu, diezgan, tādiem patoloģiskiem, nepārāk labiem spēkiem.
Ja vīrietis ir ļoti gudrs, jā, tad atkal viņš tiek ievilkts dažādās slepenajās biedrībās, kurās arī, teiksim, tie pirmsākumi ir tādi, nu, tā kā mēģināt apturēt procesu, jā. Ja viņam interesē metafizika, jā, tad šī te enerģija arī tiks apspiesta, jā, un zinātne nostājas pret kosmiskajiem likumiem, un patiesībā, nu, nekāds progress nenotiek, lai gan zinātnē būtu jāapvienojās ar visām šīm te kosmisko likumu mācībām. Un tas viss ļoti traucē dievišķiem vīrišķiem, patiešām apzināties sevi un arī kaut ko apzināti darīt lietas labā. Un tad notiek divas lietas, ka vai nu šī vīrišķa enerģija kļūst ļoti agresīva, jeb arī pasīva, jā, kas ir ļoti nepareizi. Un atcerēsimies to, ka šī enerģija ir arī visās sievietēs, ne tikai vīriešos, jā, un arī tur, jā, kad sieviete kļūst, nu, tā kā, nu, teiksim, viņi vairāk nav nekādās attiecībās, tad viņi sāk strādāt ārkārtīgi daudz, un tiešām tās sievišķība sāk pazust. Viņa nerūpējās par sevi, jā, un patiesībā pašā pamatā šīs te attiecības starp sievišķu un vīrišķu ir nokļuvušas nevis tādas harmoniskas attiecības, kā viņam vajadzētu būt, bet ļoti bieži mēs redzam, ka tas ir upuris un varmāka, jā, un lielāko daļu, jo tomēr sievišķa enerģija ir tajā upuru lomā, un varmāka ir vīrišķā enerģija, lai gan varbūt arī, protams, gadījumi savādāk, jā. Tad, ja vīrietis pats ir pasīvs, viņš nesaprot savu potenciālu, savu spēku, kāpēc viņa dvēsele šeit ir inkarnējusies uz zemes, kas viņam šeit ir jādara, jā, tad viņš kļūst pasīvs, un, protams, ka tad sieviete sāks viņu bīdīt un grūstīt. Nav tādas veselīgas simbiozes ļoti, ļoti retos gadījumos. Un te ir iespējams ļoti daudz dažādas novirzes, protams, no normas, ko mēs arī redzam, kas notiek, jā, olimpiskajās spēlēs, kā tas viss tiek traktēts un kaut kā tiek, nu, atļauts parādīt, jā, kā no vienas puses tas traktējums ir tāds, ka, nu, tas viss ir, jā, un mēs dosim vietu visam, bet tomēr padomāsim par to, kas ir veselīgi, ko nozīmē veselīgas attiecības, jā, kādiem mums būtu jābūt. Šie te greizā, nepareizā vīrišķās enerģijas novirzīšana noved pie tā, ka, nu, naudas resursi netiek sadalīti tā, kā viņiem būtu jābūt, jā. Cilvēku alkatība un ego tiek tā kā pacelts par normu, jā, ļoti bieži ir šis te tāds, nu, ka tev vajag vispirms padomāt par sevi un pēc tam par visiem pārējiem. Nu, tā ir arī novirza no normas. Protams, ja cilvēks ir bijis visu laiku upuru lomā, lai viņš izdziedinātos, jā, tad kaut kādu laiku vajag iemācīties, teiksim, tā saprast savu vērtību. Bet patiesībā pirmais, pats galvenais kosmiskais likums, ka viss ir viens, tas nozīmē, ka mēs visi esam saistīti savā starpā, mēs visi esam uz viena līmeņa. Un, nu, nevajadzētu sevi tā īpaši izcelt, jā, bet kamēr tu iekļūst attiecībās, kur tu tiec izmantots un tev tiek darīts pāri, tad, protams, no šim solim ir jātiek pāri kaut kādā veidā. Lūk, tā kā ir ļoti daudzas problēmas, ar kurām jātiek galā, ar visām šīm pretrunām vīrišķajai enerģijai jātiek galā. Un it visam patiesībā būtu jābalstās uz visuma likumiem, uz kosmiskajiem likumiem. Un te mēs nevaram vainot tikai vīriešus, jā, jo tās ir sievietes, kas uzaudzina puisīšus mazos, jā, un tās ir mātes, kas viņiem ieliek attiecīgi, jā, šo te programmu. Un mums par to vajadzētu padomāt, jā, kādus dēlus mēs audzinām, ko mēs viņiem mācam, ko mēs viņiem iestāstam. Jo dievišķais vīrišķais tajā savā ideālajā stāvoklī, kādam viņam būtu jābūt. Nu, tā ir enerģija, kuru tu nevari uzpirkt. Tā ir enerģija, uz kuru tu vari paļauties, jebkurā laikā. Tu nevari viņu ne uzpirkt, ne nopirkt par naudu. Šis cilvēks, ja no šī enerģija atzīst savus jūtas, un viņam ir ārkārtīgi attīstīta intuīcija. Līdz šim
dievišķā vīrišķā enerģija bija nepareizi traktēta, jā, ka vīrietim ir jābūt tātad tam karotājam, jā, visi šie te kari vēsturē, kas ir bijuši, šī enerģija ir bijusi ārkārtīgi toksiska. Un viņu uzvedība ir tikus attaisnota, jo, kā zināms, kā vēsturi raksta uzvarētāji, jā, un tas pats Čingis Hāns, jā, un tāpat arī kaut vai tie paši vikingi, kas te ir nākuši, jā, Zviedrijā vikingus traktē kā ļoti skaistus, labus varoņus, kas ir attīstījuši tirdzniecību, bet kas patiesībā notika, to jau zina tie vietējie iedzīvotāji, kā šeit bija. Ar vienu vārdu sakot, tas, ko es gribu pateikt, ka šī vīrišķā enerģija viņu pašlaik transformējas. Un mums visiem vajadzētu to palīdzēt darīt, jā, gan sievietēm, gan vīriešiem, jo, kā jūs teicu, mūsos arī ir šī enerģija. Un kamēr sieviete būs upuru lomā un baidīsies izpaust savu viedokli, baidīsies pateikt, ko viņa patiešām domā par šīm attiecībām, ja viņas ir destruktīvas kaut kādā veidā, tikmēr mēs arī barosim, jā, šo te nepareizo vīrišķo enerģiju. Tātad šis te audzināšanas darbs, jā, viņš sākas tagad, un viņš pamazām, viņam vajadzētu veidoties pareizajā virzienā. Dievišķais vīrišķais ierauga patiesību un pasaka patiesību, viņš neklusē, viņš nav gļēvs, viņš prot nospraust robežas, jā, viņš ļoti labi zina, ko viņš grib, jā, un tajā pašā laikā viņš ir arī jūtīgs un viņš ir redzīgs. Tā kā, šai enerģijai ir liels ceļš, ko iet, bet tieši tāpatās kā yin-yang simbolos, jā, sievišķā enerģija un dievišķā un vīrišķā enerģija ir savijušās kopā, un viena enerģija palīdz otrai, jā, un mums tas ir jāsaprot, ka tikai, ja mēs gribam vīrieti, kas prot nospraust veselīgas robežas, bet nav agresīvs, jā, kur rīcība ir apzināta, jā, nevis viņš mūk kaut kādās atkarībās vai alkoholā, tad, kad notiek, kaut kas viņa dzīvē notiek, jā. Tāds vīrietis, kas ir fokusējies, kas ir mērķtiecīgs, jā, kas tajā pašā laikā loģiski domā un ir arī atbalsts, jā, un tad, kad viņš strādā, tad tur darbam ir struktūra, jā, un tajā pašā laikā arī viņš spēj sevi aizsargāt un savu ģimeni aizsargāt, un ir objektīvs, un viņš rada kārtību no hausa. Tad sievietē pretī ir jābūt ar spēcīgu intuīciju, ar radošumu, ar saņemšanas enerģiju, ar līdzjūtību un rūpēm. Un kā jau es teicu, ka šīs abas divas enerģijas, jā, ir gan vīriešos, gan sievietēs. Un viņas šobrīd tiek izlīdzinātas, un jo mēs apzinātāk to darīsim, jo labāk mēs visi jutīsim. Jo ja vīrietim nav šo te abu divu spēku, jā, viņš tā kā iesprūst, viņš nevar iet uz priekšu. Katrā cilvēkā ir jābūt abām šīm te enerģijām, jo ja sievietē nebūs robežu, jā, tad viņa tiks izmantota. Un ja vīrietim nebūs empātijas, jā, tad viņš, principā kļūst par psihopātu, jā, un kad tiek noliegts garīgums, jā, tad, dvēseli jau saprot, jā, ka viņai vajag kaut ko, dvēseli zina, ka viņai ir vajadzīgs šis te garīgums, saikne ar dievišķo, jā, bet, lai to skumju sevī kaut kā, nonivelētu, jā, samazinātu, tad, tiek lietots alkohols vai kaut kāds cits apreibinošās vielas, lai tikai nebūtu jāizjūt tā nepatīkamā sajūta. Un patiesībā, kamēr katrs cilvēks atsevišķi neizpratīs sevī šīs abas divas enerģijas, tas rada šo ievainoto, toksisko vīrieti un sievieti. Jā, un tas rada savstarpējās attiecības, kas nav atrisinātas, kas ir sāpīgas. Un savukārt, ka šī enerģija netiek palaista, jā, tad, notiek dažādas kataklizmas. Arī, jo viss ir viens, visas enerģijas ir saistītas. Tā kā es ļoti ceru, ka jūs padomāsiet par to, ko nozīmē dievišķais, vīrišķais un kādām
sajūtām, kādām iekšējām jūtām mums vajadzētu būt un uz ko mums vajadzētu iet. Un arī palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, varbūt norādīt un pateikt, jā, ka paga, šeit tagad nebija labi. Un tad tiecamies uz to, ka mēs, protams, nospraust robežas, bet mēs nekaitējam. Mēs, protams, sevi aizstāvēt, un mēs stāvam ar taisnu muguru. Lai jauka otrdiena, un lai norimstās šī vētra.